braucienā, jā. 92. numurs mums kā nākamais ir Valters Jēkabsons. Gatavs startēt, un to viņš arī dara. Izskatās, ka varētu būt pietiekami ieskrējies, pārāk pietiekami, jā, iztaisnojās, diemžēl šajā līkumā, izbrauc visu šo te valni, ko galīgi nevajadzētu piešmucē mūsu visu trasi. Arī trases darbinieks Kristaps, viņš šodien jūtās vispār nemirstīgs, skrien pa trasi tur, kur īsti nevajadzētu, bet, diemžēl Jēkabsonam arī, nebūs nekas labs šajā braucienā, jo tiesne. Un aiziet Jēkabsons dodās otrajā kvalifikācijas braucienā. Tāds interesants iemetiens izskatījās no maina skatu punktu, tāds baigais tā čok. Bremzējās un mazliet pa daudz sabremzējās, tikai tā knapi ar vienu riteni tiek līdz vērtējošai zonai. Tagad vēl viens godāplīts un tūlīt tās jau trases beigas. Arī netiek cauri bez rokas bremzes palīdzības un ir veiksmīgi sasniedzis finišu. Dzirdēja rācijā vai kā. Bet tagad pievēršamies Jēkabsonam un Grāvām. Jēkabsons pa priekšu, Kristaps Grāvā aizmugurē. Grāva tā piesardzīgi seko, bet turpatās aizmugurē vien ir jaunis kļūdas Grāvam, diemžēl. Iespējams nesaslēdzās vai iebrauca tādā vietā, kur viņš negribēja pavisam atrasties. Kā rezultātā mašīna brauc taisni 2 reizes, bet tagad Grāva ir saņēmies un diezgan tuvu brauc Jēkabsonam. Pārmetiens, knapi pārmetās, vēl viena kļūda Grāvam. Bet labi tikuši līdz finišam. Žēl, ka Grāva tur tā sastresojās. Mazliet pa daudz. Un aiziet tiek dots otrais starts. Grāva pa priekšu, Jēkabsons aizmugurē, Jēkabsons arī tā droši distanci iet pašā sākumā, bet jau līkuma izskaņā jau ir pietuvojies Kristapam. Mēs skatāmies, kā šīs līkumas sanāks. Kristaps neaizvelk līdz vērtējušai kastē, tas noteikti, ka nav labi. Ar pašu sienu nobrauc Kristaps Grāva, bet Jēkabsons ir turpat blākām. Un skatāmies tagad vēl viens pārmetiens. Un tajā braucam uz finišu un Jēkabsons piebrauc. Labi. Forši, ka tev būtiņā ieiet aizvējuši siltāk, bet skatāmies. Jēkabsons labi brauc kvalifikācijas līniju, diezgan plaši izbrauc šo te līkumu pret valni. Arī šeit tiek ar 2 ratiem iekšā vērtējošo zonā. Skatāmies, kā viņiem gar betonu veiksies. Tur prasītos Jēkabsonam mazliet tuvāk. Daņilovs turpat aizmugurē. Pārmetiens. Griež nost trasi. Daņilovs priekšu un Jēkabsons aizmugurē. Jēkabsons iepaliek startā. Daņilovs izrāvies, bet Jēkabsons mēģina braukt klāt Daņilovam. Daņilovs brauc normāli šurtā liekumu gar to valnīti zemes. Te Daņilovam nesanāks. Iebraukt vērtējošā kastē, protams, nākamajā sanāk. Ar vienu riteni trāpīt, bet Jēkabsons turpat vien blakus ir. Liekas, ka Jēkabsonam sanāk nobraukt tuvāk Daņilovam nekā iepriekšējā braucienā Daņilovam. Un Jēkabsons ir tas, kurš iet tālāk. Nemācies neko pateikt, kurš ir labākā pozīcijā šobrīd, jo Zavaņevs bija sagriezies. Kāpēc viņš sagriezās, to es neredzēju. Bet skatāmies otro braucienu. Zavaņevs pa priekšu, Jēkabsons aizmugurē. Labi plati brauc Zavaņevs.
Nu, te mazliet pietrūkst to vaņemam, netiek līdz šai te vērtojušai zonai. Šajā kastē sanāk ar vienu riteni iebraukt. Jākapsons turpat netālu. Nu, pārmetiens un noslēdzošais līkums pirms finiša. Nu, te visi brauc labi vienmēr. Nogādāts dalībnieku parkā. Tik līdz viņš apstājās pie sava boksa, tiek ieslēgtas 5 minūtes un aiziet tikmēr cīņa par pirmo vietu. Jākapsons pa priekšu, Mužnieks aizmugurē. Mužnieks mēģina presēt, ka ielaiž Jākapsons, pazaudē bumperi. Brauc pēc iespējas klāt. Noslēdzošais pārmetiens, noslēdzošais līgums un tūlītās abi būs finišā jau. Abi brauc gana plati un Mužnieks piebrauc baigi tuvu klāt. Tā un abi dodās trasē. Mužnieks pa priekšu, Jākapsons aizmugurē. Jākapsonam pirmajā braucienā sanāca izbraukt mazliet no trases ārā, kā rezultātā šķīrās no aizmugurējā bumpera. Un tagad tieši to pašu izdara Mužnieks, bet bumpers paliek vietā, tikai mazliet atlausts. Oi, ka tu birsts miltus ārā, bet labi, ka uz asfalta nekas nepaliek un nobirst visas maliņā. Bet droši vien pēc vajadzētu aiziet papūst, ja gadījumā kaut kas ir vēl palicis uz asfalta, lai netraucētu pārējiem braucējiem, bet, tikmēr abi piloti ir tikuši gandrīz jau līdz finišam, pārbrauc pār. Un izskatās, ka braucām vēlreiz. Nu, kļūdas bija abiem, tāpēc par to ir liels prieks. Protams, stulbi, ka bišķīgi te mums te ievalkās, tas visu jau vajadzēja bišķi ātrāk beigties, bet nekas diena gara, gan jau visu paspēsim. Tātad Jākapsons pa priekšu, Mužnieks aizmugurē. Nu, Jākapsons tagad izskatās tā mierīgāk brauc, nebrauc vairs ārpus trases, Mužnieks ir ļoti netālu. Tā ar pirmo pārmetienu tiek galā. Izskatās kļūda no Mužnieka puses mazliet. Kā sakojošam braucējiem, tā man liekas tikai. Bet skatāmies pārmetiens un tur tūlītās jau finišs būs. Un sagriežās Jākapsons pēdējā līkumā pirms paša finiša. Nu stulbi. Un aiziet dots otrais starts otrajam braucienam. Nu, un Jākapsons presē Mužnieku arī jau no paša sākuma. Un arī Mužnieks neizbrauc šajos te zemeņu laukos. Gan izbrauc arī trešo zonu. 4. zonā Mužniekam prasītos mazliet platāk braukt. Jākapsons turpat aizmugurē Mužniekam. Nu, tiek galā Mužnieks ar šo līkumu, kur Jākapsons iepriekšējā braucienā kļūdījās pamatīgi. Un pārējie skatās, kā jādara. Uzkāp un tad tev atnes cepuri. Viss